Mūsu mācību satura top ideālais. Numur 1 ir komunikācija aplis, kur dalīties sapņos, mērķos un tajā, ko bērni piedzīvojuši. Numur 2 priekšmets, kur tiek apvienots gan praktiskās, gan teorētiskās zināšanas, un bērni tiek dot iespēju veidot savu pasauli, darbos gan komunikācijā, gan individuāli visādi. Tiek mācīts vairākas valodas. Numur 3, numur 4 māca pozitīvas saskaršanas pamatus. Numur 5 vairāk ekskursijas par profesijām, lai iepazītu reālu dzīvi, kas mums tikai nākamais mums gribētu. 6 atpūtas stunda, fonā mūzikojumi var arī relaksēties mācīties, nevis tikai uztvert informāciju. Tad arī dabas zinības un egzektīvi priekšmeti tikpat svarīgi un fiziskās aktivitātes, lai tas ir daudz cik līdzsvars. Nu jā, un numur 10 mums tomēr ir ideāli, ka nav vērtējumu balēs un standarta eksāmeni, pēc kuriem īsti nevar pateikt, ko viņš tiešām zina un proti, varbūt bērns nav paspējis kaut ko izpildīt, viņš zina lieliski. Nu, lai būtu kaut kā tie vērtējumi pa spējām, kaut kā aprakstoši, vismaz sākot skolās. Mācības atrast, kas mums patika esošajā, mums top 10 ir numur 1, ka tas ir daudzpusīgs, ka tur tiek mācīta mūzika, rokļot mācība vizuālā māksla numur 3, ka viņi atvaši darboties numur 4 sports, numur 5 matemātika, 6 dabas zinības, 7 arī, ka viņi mācās folkloru, un 8 ļoti patika arī ētika un kristīgā mācība, ka viņi sāk mācīties arī morālas vērtības, saprast, kas ir svarīgi, un ne tikai savā ego pasaulē dzīvot. Un 9, ka tiek mācīts arī svešvalodas daudziet jau no 1. klasēm, un ka tiek piedāvāt dažādi pulciņi gan kā obligātie, gan neobligātie, ka ir iespēja